Karamelizētie skābētie kāpostu kālis un citi Latvijā audzēti dārzeņi un pat ogas jau tuvāko stundu laikā pārtaps īpašā ēdienā, kas turpmāk nesīs Jelgavas vārdu. Jauno ēdienu, kuram dots nosaukums Hercoga bura, gatavos jaunie amatniecības vidusskolas pavāri. Mūsu pilsētā šogad Hercogam Jēkabam svin svētkus 400 gadus, un sakarā ar to mēs pieķērāmies šai tēmai, papētījām Hercoga vēsturi, paskatījāmies, ka viņa sapnis bija uzbūvēt kuģu ceļu apejot Rīgu. Tāds bija tas plāns, lai izietu plašajā jūrā un vestu lietas, kas tika radītas tajā laikā Latvijā, vestu plašajā pasaulē. Un tāpēc mēs pie tās buras palikām. Pamatvērtība un Hercoga buras galvenā sastāvdaļa ir cepets no zemgalē audzētas cūku šķiņķi, jo gluži kā senos laikos arī mūsdienās bez gaļas īsti iztikt nevar neviens. Jaunajiem pavāriem tik lielu gabalu gan nācās cept pirmo reizi. Pirms gaļas cepšanas pakaisa sāli apakšā, iedzēž ar sāli un cep uz sāls. Tas sanāk tā apmēram, ka gaļa uzsūc lielāko daļu sāls, un sāli padara neitrālu. Ne tik sāļu kā pirms tam. Par cik ēdiens ir zināms, īpašu grūtību tas neradīja, bet ar gaļu radās grūtības sakrā ar to, kad nevarēja izcept laicīgi. Mēs cepām lielā gabalā, iepriekš marinējot viņu smilcērkšķu un ābolu sulas marinādē. Ja? Pievienojot ķiplokus un kadiķogas, to visu izturējām vienu diennakti. Kas gan tās būtu par pusdienām bez deserta? Jelgavas īpašais saldais ēdiens turpmāk alaži atgādinās par Kurzemes hercogieni Šarloti. Šarlota bija ļoti attapīga meitene, viņa ļoti, bija tāda izvēlīga, viņa 8 precinieks jau bija noraidījusi. Un faktiski 8. bija hercogs Jēkabs. Un tad viņa pēc hercoga nāves nopirka Bramberģes muižu, kas tepat atrodas Jelgavas rajonā. Un faktiski viņa pat ir no Brandenburgas. Viņa sauca šo muižu par Brandenburgu, mana Brandenburga. Un mēs jo vecāki kļūstam, jo vairāk gribam bērnības garšas sajust. Un viņa faktiski Brandenburgā ēd līdzīgi kā pie mums Latvijā. Biespiens, krējums, olas, augļi. Protams, mēs šodien izmantojam arī eksotiskos augļus, jo arī tajā laikā viņu galmam tika piegādāti eksotiski augļi noformējumam, bet šīs garšas no Latvijas dārzeņiem un Latvijas laukiem ņemtas. Jelgavas amatniecības vidusskola netur sveci zem pūra un iepazīt jaunos ēdienus bija aicinājusi arī citus interesantus. Noteikti es esmu priecīgi piedalīties. Ļoti radās tā iespējas, ka skolotāji un bērni bija gatavojušies, garšoja, bet kā mēs šodien arī sapratām, kad ir arī ļoti daudz ieteikumi, un ja tie tiks ņemti vērā, viņš būs ļoti, ļoti garšīgs. Starp viesiem bija arī uzņēmēji un iespējams, ka Hercoga bura un Šarlotes skūpsts būs sastopami nevienā kafejnīcā. Noteikti apsvērsim iespēju ievietot visu to iekšā ēdienkartē. Deserts noteikti būs ēdienkartē. Bet vai otrais, par to vēl jādomā, kā viņu pasniegt. Ko jūs domājat vispār par tādu ideju, ka ēdiens ir tā kā Jelgavas vizītkarte? Jā, vienot ēdienu tas ir interesanti. Sen jau vajadzēja īstenībā kādam jau to izdomāt, bet beidzot izdomāju. Tā būs vismaz katrs viesis, kurš būs bijis, viņš vismaz kaut ko aizvedīs mājās. Varēs pastāstīt kādu. Jau drīzumā plānots restorānu īpašniekiem un pavāriem satikties un kopīgiem spēkiem apgūt Jelgavas īpašo ēdienu gatavošanas noslēpumus.